Tas ir Vlads. Привет. Čau. Režisors, jā. A где он? Labi, es laidu tālāk. Čau, Fred. Respektīvi, visi ir laimīgi, koši. Vlads nāc, Vlads, lai atnāk, jā. Mūsu režisors, jā. Последний трамвай, возьми мою ладонь, и я обещаю все сначала начать. Пожалуйста, только не плачь, это моя вина, что я одна, печаль свою не прячь. Это лишь дождь, 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 как дождь. Возьми мою ладонь и кружись со мной, забудь все. Максимум ты, максимум я, один поцелуй и все ясно без слов. Максимум ты, максимум я, знай между нами. Точно любовь. Слезы в твоих глазах, как жаль, жаль твоих не имеет цены. Я-то хочу за них заплатить сполна любовью своей. Un pirmais, ko es gribu pateikt, milzīgu paldies ir Vladam. Jo viņš ir tas cilvēks, es teikšu tagad tā. Ладно, скажу на русском. Давай подарок. Копил и наконец-то накопил. У тебя вот, понимаешь, это у нас в Латвии это все сходят с ума на этой кружке. И, ну, вот я тебя себя подарил вместе с кружкой. Спасибо, Марк. Kā tas viss radās, visa sadarbība un tā plašāk? Nu, ja tu paskatīsies te pa labi no manis, tur sēž reku režisors, jā, kurš joprojām filmē, viņš neprātīgi visu laiku filmē. Tas bija ļoti interesanti, tāpēc, ka Jūlijas producenti un menedžeri atrada mūs, nevis mēs viņus, un tā, nu, pa foršo, nu, teiksim tā. Es nekad Jūliju neesmu dzīvē saticis, tas jau ir pats lielākais paradoks, un par to ir dziesma. Jūlija ir Maskavā, es esmu Rīgā, šobrīd viņa ir Ukrainā, un tad tas tādā, nu, līmenī, kad klips tika filmēts 3 pilsētās – Maskavā, Rīgā un Liepājā. Tā kā tas ir tāds ļoti starptautisks pasākums, kad nu, tā tas notiek. Un es šodien esmu ļoti priecīgs, ļoti priecīgs, tāpēc, ka šis klips ir palaists dzīvē un viņš iet un dzīvo savu dzīvi. Tas ir ļoti labi.